šito man vajag saprast, ko pateikt. Tu var redzēt, ka treniņā radošā dvēsele ieradusies. Nē, patiesībā šito es no Roļa iemācījos, tas, lai ērtāk paņemt. Šitā te, jā, tā kā puķītes. Nu, kad viņi ir pa vienai. Nē, nu var jau likt arī līnijā. Tā, šī ir narcise, šī ir kaut puķu zirnītis. Sarkanā ir roze, protams. Skaisti. Jā. Kāds ir tavs rekords žonglēšanā? Es skaitījis kādreiz, nu pa dzīvi. Man liekas, pēdējais, ka es skaitīju, bija 300. Nu, tas bija, ka es biju, nu... Ilmār? Jā. Kāds tev ir rekords žonglēšanā? 21. Bija bērnībā tāda spēle 21. Visu laiku vajadzēja uzsist 21, un tad tu varēji būt brīvs. Bet tu pēc tam vajadzēja 21 uz celīšu, 21 uz kulaciņa, un tad vajadzēja no augšu uz leju. Principā 21 vairāk arī nemāk. Māri, cik tev ir rekords žonglējot kādreiz? 1000. 1000. Jā. Un tu vienkārši apnika? Nu jā, 3 reizes acis sagāja X-ā, tad jāmirkšķina, lai dabūtu atpakaļ, piekūst pēdas pārēj uz ceļiem. Nometnē kaut kad pirms pāris gadiem taisījām. Aptuveni līdz 15-20 minūtes tas aizņem. 497. Tas bija pirms 2 gadiem, man trenējos es Saldū, bija tāds Edvards Kudriacevs asistents mums, un viņš man teica, lai es pirms katra treniņa 500 uzžonglēju un tika līdz 497 reizēm. Tas ir mans rekords pagaidām. Nē, esmu sitis pēc tam baigi. Uj. Es skaitījis kādreiz. Es kādreiz, kā mazāks, tad skaitīju, jā, bet pēdējā laikā neesmu vairāk par 100, man liekas, uzžonglējis vispār tā mēģinājis. Bet savā laikā, jā, kad Primes bija, kā saka, tad tur varēja tur pat timeru uzņemt un baterija beidzās telefonam, ka var to žonglēt. Cik uzžonglēt par? Cik tev dzīve ir bijis kādreiz bērnībā vai pieaugušā laikā? Daudz. Nemāk tik tālu pat skaitīt. 100 vai 1000? Es domāju 1000. Bija tā, ka es žonglēju un bišķi tā kā, nu, jā, un bija daudz. Nu, es teikšu, nu pāri 500 bija un tad es, jā, tad es nezinu to konkrēto skaitli, vienkārši apnika un kā aizsāk arī nogurt. Mums bija nometnē pie Liepājas, atceros, bija jāžonglē. Un es tur ar līdz sviedri beidza tecēt žonglēju, kad apnika jau, es nezinu, skaidrs bija kaut kāds 400-500. Madar, kāds tev ir žonglēšanas rekords? Uj, bērnībā vai tagad? Nu, jā, bērnībā tagad. Es kādreiz varēju galviņas 32 laikam, mums ir kaut kas tāds man kā galvā stāv, jā. Daņi, kurš ir labāks žonglētājs, tu vai brālis? Neviens. Kāds tev ir rekords? Nezinu, Nē, es tagad skaitījis? 700 ar kaut ko. 700 Pirms 10 gadiem uzlikt. Ok, kāds tev ir rekords? Kad es skaitījis? Mums nometnēs metā bija droši vien pāri 1000. Tad arī rekur atbilde, kurš ir labāks. No žonglēšanā viņš, jā. Piekrīt. Michael? Man rekords ir pāri 1000. Arī nometnē žonglējām visu laiku. Un tad arī uzstādīju savu rekordiņu tur. Aleksandra, cik tu vari uzžonglēt? Kāds tev rekords ir? Pa dzīvi vispār, vai bērnībā, tagad kaut kad? 1000 varbūt. 1000? Kādreiz 15 gadi atpakaļ. Kā var pateikt, ka komandā ir jauniņais? Reku viņam ir birkavas. Noskatējiet obligāti. Tā taisno no transfēra tirgus cilvēks. Mēs te visiem uzdodam jautājumu, kāds ir rekords žonglēšanā katram? Esi kādreiz skaitījis savu rekordu bērnībā tikai? Es atceros, vēl 581 man bija olimpiskajā laukumā. No, es tieši tevi, jā, Korzā. Jābūt. Džinies tagad Redzēs, spriedzē, performēji. Tā kā, nu. Tur, man liekas, ir automāts bezmaks, bet man uzlika sodu kaut kādu 3-5, bet es tur samuhrījos. Samuhrījos? Es kaut kā pa vēlu nospiedu. Jā, esam komanda LV pirms spēles ar Riga FC2 pārbaudas spēles. Iebraucam komandā, mums jāuztaisa kapteiņa apsejas smuks un vēl šis tas. Metas mazais puses. Melns ir, nu. Es tikai melns arī daru, laikam. Rozā būs uz melniem un melns uz
Sieviešu dienā. Rozā. Nu, pofekti, mēs paņemsim viņu, kas vēl. Kur jums ir dzeltens krāsas kapteiņa apsēja? Ja nav šeit, tad nav dzeltens. Adidas dzelteni nemaz nekad neesmu redzējis kapteiņa apsēja. Kapteinis. Tas būs Rudolfam Mužniekam autobusa kapteiņa apsējas. Bet Mužniekam, ja viņš autobusa kapteinis būs, viņam piestāvēs, ja viņam teikt rozā buči jauni kaut kādi. O? Esam Rīga bāzē. Tur ir komandas sapulce. Te ir labākās dušas, kādās es esmu bijis no sporta. Smuki. Bet no Rīga bāzē pirmo reizi esmu interesanti. Tā futbola arēna, ūdens. Un te ir arī barbershops. Es visu, Helma? Vēl nē. Vēl nē, jā. Vienīgais mīnus tajā ģērbtuvē ir nenormāli karsti. Ārā ir kaut kāda 15 grādi, man liekas, vai 13. Un tur kurina uz pilnu katušku, bet logi ir kā psihenē bez rokturiem. Līdz ar to tur ir karsti, jā. Nu, reka vēl Indriksona impērijas godības sekas stāv. Šīs jaunbūves. Ik pa laikam varās runas, ka kaut ko darīs, kaut ko atjaunot vai jauks nost, nezinu, bet kurā gadā jūs uzbūvēja kaut kādā... Tad krīze pirmā laikam bija. Nē, pirms, man liekas, jau No, pirms? 90. man šķiet. Man liekas, nē, kaut kura. Domā, krīpes, es viņus atceros. Es no bērnības atceros, jā, bet tas ir dzīve. Bērnības, tāpēc no 60. Jā. Jā, un šī teritorija, kur kādreiz bija piepūkšamā halle, ļoti sen. Šeit pie Cēzarmežā. Tagad te ir mobilī stāvvieta. Darbdienās eirostundā, vīkendos 2 eirostundā. Tāpēc, laikam, te nav neviena mašīna. Bračkam noteikti ir ķipa amatieru Bas? Basīts, jā. Esmu tieši sanāk. Viņam pat 5 sāk. Prioritātes, kas tev ir? Ģimene vai futbols? Pamasā. Vitamīnas, vai? Kas tā? Aliņu zaļos. Oi, nē, tur vai Es ņābi dzer. Otrās bombas skatāmies. Jā! Aiziet, pamīla! 5-0! Visam baznīca nav jāiet, ne? Bet, lai neizšauj vispirms sezonas standarts, tas ir tāds. Arī aiziet, mūtbolā. Viņš nāk. Atbildēs par sevi, Mārtiņ. Atbildēs par sevi, Mārtiņ. Nomīnāt. Arī nomīnāt. Atpakaļ, nosēdies! Par ko tu gribēji viņu nogalināt? Zini, kā ir, kad bērni ar tādiem vārdiem runā, un tas galīgi nav pareizi. Es saprotu, varbūt spēles agresīvi, bet viņš neapzināti, viņš runā un vispār nesaprot, ko viņš runā. Es viņam prasu, vai viņš atbildēs par to, ko viņš ir pateicis. Redzi, cilvēks 5 minūtes padomā un pēc tam atnāk atvainojas. Tieši kā vajag. Tāpēc jau tas tā nesaskaņa kāds tur. Kur viņi? Pēdējās 5 minūtes 2-1. Esam vadībā. Korzāna gols. Vienu Malnai un vienu Karēļinam. Paldies, man ir uzdāvinājumi, viss labi. Nu ko, turpinām gatavoties. Šajā spēlē 2-1 uzvarēts Riga FC 2. Jauni puikas labi skrēja. Mēs pārbaudījām savas estrādes, viņas savējās. Bet uzvarēt vienmēr ir patīkami. Paldies!
Kas ir treniņa labākā daļa? Treniņa labākā daļa? Jā, kas tūlīt būs, man liekas. Dīrsiņš, es domāju, tu pālu ģertu. Pēdējie vārdi. Man jau iziet tas viss. Pēdējie vārdi, pēdējais komentārs. Iziet, bet tāpatās uzsist. Ko Džeki tāpat? Mēs te stāvam kādu atšķirību. Visi reizē vai pa vienu? Aivārds labāk aiz vārtiem. Reizē. Pie vienām ciešā. To mazo špricīt vienkārši sagaidi, kad viņi tev iešpricēs un viss aiztais akti. Pa mani Tika sveikā cauri kārtējo reizē. Ej, 3 pēc kārt. Ko gribu pateikt saviem atbalstītājiem internetā? Nekad nespēlējiet to. Ai, Laba reklāma apeņiem. ej, zīmi. Jā, Gregor, paldies, es biju blakus tevi, man palīdz. Tu Sašam blakus stāvēt. Tagad Sašam blakus nestāvēt. Nesaistīti meklējam jaunu vingeri. Es visu dzirdēju. Kas mums atbrīvojās pozīciju laukumā? Labrīt. Jurijs dala visiem 7 eiro. Come on. Kristien, kas notiek, kas tikko atskrēja? Mums ir komandas, kas saka, saliedēšanās pasākums, lietas gan nelīst, bet tiekamies šeit uzvaras parkā, jo uzvaras būs vajadzīgs. Un kaut kur iesim, ko darīsim, es pats nezinu. Dalās komandas grupās un kaut ko darīs. Man ir šautras līdzi. Man šī diena būs pārsteigums reāli. Un ar laiku mums ļoti paveicies. Un Jurijs domā, ka es viņu vadātu ar mašīnām, viņš neies kājām. Viņš nezina, ka es arī piedalos. Kā viens no lielāko pieredzi komandā, kas ir daudzos klubos spēlējis. Jā. Tev taču bijuši daudz team buildingi, vai ne? Jā. Ir kaut kāda lieta, ko tu nekad nevarēji stāstīt, bet tagad pastāstīt, kas noticies kaut kādos team buildingos. Kreizīgākais. Vai vienkārši rā? Nē, zin kā, te jau tāpat kā tagad. Sākās jau visu oficiālā daļa un viss ir labi. Un pēc tam jau aiziet ar tie trakie kaut kādi notikumi. Bet nevar tāpat stāstīt, zin kā. Nav noilguma. Nestāstīja, kas ir bijis tāds kreizīgākais teambuilding pasākumos, bet Vārdu uzvārdu nestāst, jā? Bet kurā komandā, piemēram? RFS un Jelgavā bija tādi diezgan nopietni pasākumi. Pastāst par saliedēšanas pasākumiem, kas tev bija pieredzi? Limbaži, Meta, bija kādi? Da tur mazāk īstenībā. Tur nebija baigi daudz. Tad mēs tur vēl skolēni bijām, kas tur saliedēšanās pasākumu. Nē, tur aizgājām pa batutiem palākāt. Bet labākie, protams, ka šeit. Protams, ka šeit. Sākot no 21. gada, es vispār sākās viss ar Angliju, kas spēlēja. Man Anglijā bija teambuilding pasākumi. Kā izpaužās teambuilding Anglijā? Kā tur? Fish and chips un alus. Tāds ir tas teambuildings tur, bet šeit, sākot ar saldus laikiem, jā, mums bija pirmā, piemēram, saldo, mums teambuildings arī bija pārgājiens 10 km. Ar zirgiem jājām un barojām dzīvnieciņus un šāvām ar lokiem un tā un šitā bija interesanti. Un tagad kaut kas līdzīgs, ļoti forši ārā svaigā gaisā. Sestdienā ar komandas biedriem savākties ir patīkami, tā kā, jā, man patīk. Pastāst par tukuma laikiem, kādi tur bija teambuildingi? Ir bijis kaut kas īpašs tāds? Vai pamierīgo? Godīgi sakot, tur vai nevar stāstīt? Nē. Man liekas, tas tā burvība īstenībā pa tukumu bija tāda, ka mums bija kaut kāda teambuildingi. Bet tas reālais teambuildings bija tas, ka mēs viens otru zinājām jau no, nezinu,
no sākuma skolas. Un tad tev īsti tas teambuildings pat ir, nu, tu nevari tajā vienā teambuildingā uzbūvēt to, ko tu esi tur mūža laikā ar to cilvēku uzbūvējis, sanāk, viņš tāds pat neveikls reizē liekas. Nu, it īpaši ar vistuvākajiem. Jo tur bija tiešām tādi, ko no skolas laika jau tu pazini jau, un tu redzēji, kā viņi, tu izaugi kopā ar viņiem. Jā. Un tur arī bija tas teambuildings. Sniego, tu kā ar karavīru komandā spēlējoši, jums bija teambuildingi? Kā karavīriem teambuildingi? Kāda vēl mums bija teambuildingi? Nu, parasti jau, tāda tipa pasākuma, kā mēs šobrīd darām, tāda nebija, bet... Tur uzreiz pirts, ja? Tur uzreiz ir viss skaidrs pirts. Dzērieni, ēdieni, gaļas un tāda tipa teambuildings. Jau ilgāk laiku loloju panākt, teiksim, tādu caur futbolu un ar futbola platformu panākt kādu labdarības akciju. Nu, pirms šīs sezonas tas ir rezultējies un ar prieku varam paziņot, ka šajā sezonā mums ir atrasts atbalstītājs, kurš sezonas beigās par katriem mūsu gūtajiem vārtiem ziedos 100 eiro bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas fondam, un kas šos līdzekļus novirzīs tālāk bērnu slimnīcai, bērnu ārstēšanai. Es Rūģiņ. Nu, pasakam kāds labs vārds par šo visu sadarbību. Tas bija negaidīti jāsaka, un esmu ļoti gandarīts, ka mums būs šāda sadarbība un ka mēs varēsim no savas puses varbūt kaut kādu mazu devu bērnu veselībā iedot un cerēsim, ka šo sezonu mums sanāks vismaz no savas puses, nu, nezinu, savu to vērtavu atnest un tā kā ļoti priecīgs par šo sadarbību. Es tev pilnīgi piekritīšu, ir ļoti patīkami uzzināt šādus jaunumus, kaut kas negaidīts, bet tagad tiešām būs jāpiedomā, ka tie katri gūtie vārti arī palīdzēs kādam bērnam, kādam tiešām, kam ir ļoti vajadzīga tā naudiņa un atbalsts. Tā kā es domāju, tas ir sirsnīgi mīļi un apsveicam no mūsu puses un arī no otras puses. Tā kā jā. Ceru, ka nesanāks ilgi un gari, ļoti tāda interesanta starpsezona un gribētos pirmām kārtām pateikt liels paldies trenerim Mārim, kuram ir entuziasms, nezinu, es varbūt kļūstu vecāks, mazliet spēki pietrūkst, bet kā Māris darbojās šajā ziemā ar spēlētājiem, ar atbalstītājiem, ar visu to lielo vīziju, un jā, aplausi Mārim. Dažreiz gribās pacelt rociņas un pateikt, labi, viss pietiks, bet kad tu redzi tādus cilvēkus kā Māris, Aivars, Edgars, Kristians, kurš šodien nav, Emīls, Madars un viss tavs, kas mums ir, tad es pats sev pasaku, nē, tu šito visu sāki, tad davai, welcome. Un mēs vilksim. Nebija viegli, paldies uzreiz, tālāk būs mūsu atbalstītājiem, katram atsevišķi, paldies visiem jums, bez jums būtu ļoti grūti. Mums nav pašvaldības, mums nav bagāts onkulis viens, tikai pateicoties tam, ka jūs esat tik daudz, cik esat šodien, mēs, es ceru, spēsim ļoti cienīgi aizvadīt šo sezonu. Tāpēc liels paldies jums un paldies spēlētājiem, kuri maus šo ziemu ļoti kārtīgi, tāpēc ceru, ka arī laukumā spēlēs, to mēs visi redzēsim. Paldies jums visiem!
Spēles diena, 28. marts. Esmu ieradies Olimpiskajā centrā, kur notiks nākotnes līgas preses konference. Jā. Ir preses konferences stundiņa, pēc tam no 2 laikam līdz 3-4 ir pusdienas kaut kādas. Tur ir žigi, jo būs jāšancē tā kā stadionā. Nu, ko tur teiks, kā tur būs, nezinu. Es no rīta no 9 ņemos, vadāju visādas mantas priekš vakara spēles un ceru, ka preses konferencē būs ēst. Jā, es kā partijbombas reāli iešu paēst, jo man nebūs laika iet paēst normālas pusdienas. Vēl 20 minūtes, vēl ir laiks. Bet kas tad tas tāds? Jā. Sezonas sākums. Te ir bišķīt ēst. Bišķīt. Nākuši vietā, bet tas ir pēdējās 2-3 nedēļas, tā kā viņiem vēl vajag adaptēties. Domāju, pirmās 3 spēles mēs nevarēsim spriest par mums neko, bet pēc 3 spēlēm varēsim sākt kaut ko domāt. Domāju, sezona izvērtīsies labi beigās, bet kā jau Olainē tradīcija, pirmās spēles ir ļoti smagas, ja pat pirmais viss aplis, bet otrajā aplī mēs spējam visus pārspēt, bet ceram, ka sāksim pirmo apli ļoti klāt. Jā. Labdien. Kāds bija jautājums? Kāds sajūst? Tas viens no tiem, kuriem šovakar jāskatās malā un jāskatās to futbolu nedaudz vairāk nervozējot nekā lielai daļai šeit, jo jāskatās to komandu. Interesants sajūtas, sēžu, klausos un vienlaicīgi arī domāju par baneriem un vispārējo, kas šodien jāizdara. Tāpēc prieks, ka mēs atklāsim šo čempionātu, prieks, ka uzreiz pretī Ogre. Es domāju, ka šodien izdosies labi svētki. Jūs komandas zinām ar visādām aktivitātēm arī ārpus laukuma un vispārējo. Kas sagaidām šajā sezonā? Ko tie, kas varbūt nav tik tuvu vai nesako līdzi, var tagad sadzirdot, nāksim skatīsimies. Nu, sākam uzreiz no trumpiem. Mācītājs piesaistīts, tāpēc šodien Ralfs Ēdlants mācītāja veidolā muzicēs. Būs ēst, būs dzert, būs bērnu konkursi un vispārējais. Es domāju, ka var ilgi stāstīt. Mums stafā ir ļoti kreatīvi cilvēki, tāpēc es domāju, ka mēs turpināsim attīstīt arī šo lauciņu. Runājot par jaunpienācējiem, varbūt kaut kas, ar ko gribās padalīties? Kļuvām jaunāki, ātrāki, vai gudrāki un meistarīgāki tos spēles rādīs, bet redzējām otrajā sezonas daļā, ka bija pa īsu ar treniņiem, ar spēkiem, un tāpēc tika pieņems lēmums atjaunināt komandu, bet par uzvārdiem, pagaidām laikam agri runāt. Tā, Jurijs grib paņemt hūdiju, nospert. Nu ir jāpiefiksē, jāpastā patīk varam. 3 stundas līdz spēlē. Šie līmē to. Salījumais ir tas, Aivars līmē šo te preses baneri. Mēs ar Žigdu pat salikām telti. Nu jā, viss notiek. Laipni lūgti! Tribīnas ir gandrīz pilnas, rinda pie durvīm, bet tā ir nāk cilvēki pēdējā brīdī, jo tas ir saprotam. Tā kā... mazi arī augšā. Augam ir jauns busiņš. Hei! Ar atklāšanu? Jo! Jā. Baterijas. Baterijas, es eju pēc baterijām mikrofonam. Jā. Bija mācītājs Ralfs Ēdlants pirms spēles. Jā. Jā. Tas ir Rāfiks. Es tieši aizmirsu, man kabatā ir GoPro, neko neiefilmēju vienkārši pirms spēles. Aivars iefučēja vai iefilmēja kaut ko, jā? Nu, Rāfik, kāds bija labi, man patīk. Zini, kas ir vienīgais, es aizmirsu iesvētīt. Mēs aizmirsām tajā visā bardakā iesvētīt komandu. Bet es jau to svētību caur muzonu nodevu un liku sasaukties faniem vairākas reizes. Tad man šķiet, ka viss jau ir nodots un īstenībā tas spēks jau ir fanu rokās. Tu viņi jau to visu vairāk nodod un tad jau pārējo, zin kā, džeku uz laukumu izdara. Tieši tā. Bet paldies, Rāf. Bang! Čau! Čau!
Kā pusdienas? Es jau nebiju. Tu nebija? Un mēs abi divi tādi. Pulks aizies preses konferences un viņam līdz pakāls. Es gājos līdz es. Pulks gāja aiziet pusdienās. Un mēs... Labās rokas neiet. Reku, paņem augu. Jā, bija nākotnes līgas preses konferences šodien. Es to spēles neko vispār šodien neredzēšu, absolūti neko. Bet iepilmēšu, kādi mums te bija jaukumi. Jauki rinda ir kritusies, ļoti labi. Paldies Dievam, šeit mēs dabujām milzīgas durvis ar šī instalāciju. Mums gribējās ar Aivaru šo instalāciju. Jo tā ir forša. Nu jā, mēs dabujām no dizaina durvis. Sarkanais paklājs zolīdi. Un te ir rakstīts vieta, kur iemīlēt futbolu. Vienīgā novērk, ka neviens neiet to paklāju. Visi baidās, visi ir apkārt. Tāda latviskā pieticība, laikam. Ko tu esi? Jauni saukļi faniem, jauni baneri bija. Visās ļoti zolīdi. Esmu ļoti piekusis, esam priecīgs. Tagad džekiem jādara laukumā tas, ko viņi māks labāk. Uz laukuma spēlēt labu, skatāmu futbolu. Bet Ogri ir ļoti spēcīga komanda šogad. Tiešām, manuprāt, ļoti spēcīga uz papīra. Tāpēc būs grūti. Labi! Cēlies, Mironi! Silgās nokrita. Paldies Ogdizēnam par šiem durvīm, par šo paklāju. Norman izēja cauri vismaz viņam. Tu vari iet tā kā, jā. Tā pirmais cilvēks, ko cauri. Sveiki! Cita pasaule. Futbols sākās. Bet paldies Ogdizēnam, Džeki atvērs pakaļ ar busiņu. Jāplīdz iekrāmēt un mēs šīs durvis vācam projām. Lai nemaisās, bet ļoti skaista instalācija. Īsāk sakot, Eigara tribīnēm skaitīt cilvēks, un pēkšņi no tribīnēm Klau, tu! Saku, jā, tu nenosauc manu dēlu. Un es paskatos, protams, Skanstes mammas, jā. Nu es ļoti atvainojos, ka es nenosaucu pirmajā Livona PPK spēlē Krūmu vārdu, bet es labošos, es to izdarīšu, ja vien viņi nenomainīs. Arī Edmunds Novickis ir šeit. Edmunds, čau! Arī ārkārtīs Birgas Agresa Vēzda un tiešām ļoti daudz foršas cilvēki, mūsu fani, Ogres fani. Jā, arī foršas cilvēki, un daudz bērnu. Ja nemaldos, šobrīd bija kaut kādi 550 noskanēti pie ieejas. Un tas nozīmē, ka tie ir noskanētas biļetes un abonementi, plus vēl visi, kā saka, pensijas vecuma cilvēki, bērni un tā tālāk. Tas skaits vadars skaitīs, bet es domāju, ka 650 varētu būt. Kas ir kruta šādā laikā? Vakarā piekdienas ir baigi labi. Burku un ledus, jā. Pat burku un ledus ir ieradies. Pirmā reize šitajā. Starp citu, mēs varam izsvērt. Iedomās, ka mērs mēs konkursā izspēlēsim. Vecīt, es tev vimpeļu vietā varu iedot. Aso mērts, jā? Cik ir sezonas spēle? 13 mājās vimpeļu vietā. Mums ir ālus vimpeļu vietā. Nu, ja pie vimpeļu. Ālus ar aso burku ledus mērts bomba. Uztaisim. Vakars garantēts mierīgs mājās uz poda. Un, kā zināms, īsti zālīti un ar ko aizstāt nav iespējams. Jā, Anatonijas arī ar mums. Čau. Paldies. Un kā no meža izlīdz arī Valdis Kalns kaut kur. Čau. Nu kā, es spēlēs redzēs nepras mani. Es jau ar tikko ierados. Es nezinu, kas tev noteikti tā kā, bet... Jā, bet nu, lieliska atmosfēra. Forši. Jā, rindas. Lieliski pastrādāts. Jā. Un es atklāt tā pateikšu bez kameras. Pica, nu kā jūs tev soļiet? Stresaini. Svētki izdevās. Pagaidām. No Normans aizēja laikam. Ir vairāk cilvēku nekā Madars teica. Kā tu to zini? Tāpēc, ka Madars teica 6 tā kā, jā? Nu, kas izskaitīja. Un apsveiks teica, sākumā skeneri nešancēja. Viņa piedos 11 minūtes laida bez skenerēšanas iekšā. Tā kā principā ir 700. Ļoti labi. Rezultāts nav labs. Nu, tāda tas ir dzīve. Bal zemē.
O! Bandīts, slepkava, Zeltanu, Aļo! Taisna kāja! Tu dzirdēji? Labi. Taisna kāja! Šitas ir Golubevs nopeldēja maksimāli. Taisnā kājaudoja kājās, nav pat zeltanā. Es neko nesaku. Tiesāšana ir laba. Katrs tiesā pēc savas sapratnes, bet šī sapratne, manuprāt, ir dīvaina. Tas tāds sīkums. Nekritizēju, vienkārši saku savas domas. Kā privāta persona. Viņi jau saprat, jau apsēž vienkārši. Biedri? Biedri, no pirmā spēle beigusies, mājas spēle. Jāsaka tā, bez sūdiem iztikām. Rezultāts neskatās tā kā. Labs viskijs. Bet ir forši kontriem sajūta, man liekas. Jā. Bet mēs jūtām to, ka pietrūkst pirms spēles Roļaka un Zintari, jo mums bija pa maz roku bišķi. Nopietni tā kā. Manekenu aizmirstām. Jā, mēs nezinām, mūsu manekenu neuzlikām. Es labošos. Nē, to veselības vajag kārtībā. Jā, ir forši tiešām. Un cilvēki pat dzēra alu, skatījās spēli. Viss saules tika izdzerts. 3 mucas tika izlietotas šodien. Pēdējo alu izlēja ar tiesnešu silpi. Kā tev kā no malas cilvēkam, kā spēle? Es ienācu pa durvīm iekšā. Sarkano paklāju vienkārši fantastiski. Jau ienākot iekšā. Man patika spēle, bet godīgi pateikšu, varēja redzēt, ka Ogra bija bišķīt labāki. Bet, kā jau saka, beigās tēloja, bet tas jau normāli. Kaustiet, vai godīgi, ja būtu pretēji rezultāts, tēlot mēs. Labi, jā, noteikti. Tā futbolā vienkārši ir labi. Esam reāli. Sezonas sākums, jā. Un es savu mašīnu atstāšu kā sporta parkā un viņu savākšu rītā. Priekā.